Sezonālais modelis ir viens, un tas tiek balstīts uz to, kādi dati mums ir. Šie dati konkrētie ir ceturkšņa atskaites par apgrozījumu, bet tikpat labi, ja mēs skatāmies klientu skaitu, tas varētu būt pa dienām vai pat pa stundām, vai pa nedēļām, vai pa mēnešiem, kādi dati ir. Atkarībā no tā arī veidojas sezona. Pirmais, ko mēs darīsim, mēs aprēķināsim individuālo indeksu I. Individuālais indeks tiek iegūts reālais Y dalīts ar lineārā modeļa vērtību. Tātad Y dalīts ar lineāru. Nu, lūk. Izpildīsim šo darbību un iegūsim individuālos indeksus. Iezīmēsim 4. ceturkšņu individuālos indeksus ar kādu skaistu krāsu. Es zīmēju ar gaiši zaļu. Tātad man ir 3 vērtības 4. ceturksnī. Ļoti labi. Rēķināsim sezonālo indeksu ISEZ kā vidējo aritmētisko no atbilstošās sezonas individuālajiem indeksiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja man ir 3 4. ceturkšņi, viņu individuālie indeksi, tad es skaitīšu kopā 0,96, 1,01 un 1,02 un dalīšu ar 3. Un dabūju 4. ceturkšņa sezonālo indeksu. Šo indeksu skatieties rūpīgi. Es pārrakstīšu iepretim 4. ceturksnim visās 4. ceturkšņa pozīcijās. Pirmais ceturksnis. Iezīmējam pirmo ceturksni ar kādu citu krāsiņu, kas jums tīk. Pirmie ceturkšņi man ir 2. Un izrādās, ka mēs prognozējam pirmā ceturkšņa vērtību. Es atkal rēķinu sezonālo indeksu kā vidējo aritmētisko no pirmā ceturkšņa individuālajiem indeksiem. Šoreiz dalot nevis ar 3, bet ar 2, jo man ir tikai 2 pirmie ceturkšņi. Atbilstošo pirmā ceturkšņa indeksu es ierakstu arī citur. Kur tas ir nepieciešams? Tā tad man parādās šeit un šeit. Pirmās ceturkšņa sezonālais indeks. Izdaram to pašu ar 2. un 3. ceturksni. Mēs katram, gan 2., gan 3. ceturksnim, mums ir pa 2 vērtībām
Un mēs rēķinām vidējo aritmētisko no 2 individuālajiem indeksiem. Tad, kad esam ieguvuši sezonālos indeksus, tad izrēķinam sezonālo modeli Y ar vilnīti, kur mēs reizinām lineārā modeļa vērtību ar sezonālo indeksu. Y ar vilnīti ir lineārs reiz I-sez. Un iegūstam prognozi nākamajam periodam. Viņš ir tikai viens modelis. Tā tad uzreiz zināms, ka būs labākais. Nu, bet aprēķināsim vidējo kvadrātisko kļūdu. Q, Y ar vilnīti. To jau gan jūs jau protat darīt. Reālā vērtība mīnus aprēķinātā vērtība kvadrātā. Velkam līdz lejai, kamēr beidzās reālie. Un pēc tam rēķinām vidējo aritmētisko. Un paskatieties, kas ir noticis ar kļūdu. 0,3. Tātad, ja salīdzinot ar lineāro modeli, kļūda ir mazāka, tātad procesam ir sezonalitāte. Nu ko? Kopsavilkums. Rezultāti. Izveidosim nelielu tabuliņu. Metode. Modelis. Kļūda. Prognoze. Metode. Pirmā metode, ko mēs apskatījām, bija slīdošā vidējā. Metode. Labākais modelis iznāca, kad S ir vienāds ar 4. Kļūda bija 7,9 un prognoze bija 24. Nākamā metode bija eksponenciālā nogludināšana. Eksponenciālās nogludināšanas metode. Ko tad viņa teica? Ka labākais modelis bija alfa ir 0,4.
kļūda bija 10,61. Prognoze bija 22. Tālāk. Trenda metode. Labākais modelis bija 4. pakāpes polinoms. Viņa kļūda bija 4,22 un prognoze 24. Un visbeidzot sezonālā. Modelis tikai viens, tur nav nekādu parametru, bet kļūda 0,3 un prognoze 26,23. Nu, lūk. Šādu kopsavilkumu es gribēšu redzēt arī prezentācijā. Ar iekrāsotu mazāko kļūdu un labāko prognozi attiecīgi. Un ne tikai. Tātad prognozes intervāls. Mēs varam izreikināt kreisā robeža un labā robeža. Katram no modeļiem. Protams, ka mūs visvairāk interesē sezonālais modelis, bet nebūs par ļaunu izreikināt katram. Prognoze mīnus kvadrātsakne, tātad SQRT square root no kļūdas. Prognoze mīnus kvadrātsakne no kļūdas. Kreisā robeža un labā robeža. Prognoze plus kvadrātsakne no kļūdas. Square root no 7,9. Nomalkot uz leju. Ko mēs varam ievērot? Jo lielāka kļūda, jo plašāks intervāls. Tātad mēs ar 95% lielu ticamību varam apgalvot, ka nākamā periodā grozījums būs robežās starp 25,68 miljoni un 26,78 miljoni. Šis intervāls ir ļoti precīzs. Šis intervāls, kas būtu pie slīdošā vidējā, ka apgrozījums kaut kur no 21 līdz 26,8. Plānot budžetu pēc šīs metodes laikam es neieteiktu gan. Nu, lūk, tas ir tas, ko es jums gribēju pastāstīt par prognozēšanu.